domāju, ka mēs šo varētu turpināt. Ziedēja rozes, ziedēja meķes, ziedēja aizmirstuves, un tādēļ saucu es, skaistā ir jaunībā, skaistā ir jaunībā, kā uz to mums atkal jāiedzer, pa kuru laiku mēs jau paspējām to pirmoreiz iedzert. Ļoti labi. Man šķiet, ka šī tad bija tā pirmā dziesma, ko mēs tiešām visu kopā nodziedājām, ne? Nē, jūs arī pirms tam dziedājāt, tas man. Jā, tieši tā. Vai dieniņ, es te viens esmu aizrāvies, kur tā mana mūža ir palikusi. Viņa kaut ko teica, ja es kaut ko darīšot tā kā vajag vai tā kā nevajag, tad mēs lidošot. Es gribētu lidot, kur viņa ir? Mūzā! Nav bijusi? Tad man ir jāizvēlas kāda jauna mūza. Jā, tikko kā es pieķersos, tad teiks, no, tā ir mana. Es jau zinu, kā tas ir. Uz to pusi es nemaz nebeidzu. Mūza arī klāt, tad ir jānodzied vēl uz atvadām viens mūzīgs gabals. Kur tev acīs tādas liesmas? Asmens ir lielīnis jūrā. Vai. Tu ņēmi tādas dziesmas. Tās es plūcu vīnu drūvā. Vai. Vai uzlinis zilās briesmas. Sargis nav tuvā. Vai. Mēs kopā. Ziedlīni tavās acīs iela. Ziedlīni tavā sirdī iela. Ziedlīni zilo līnu ziedu liesmā sadeg dzīve kuršā dziesmā. Vai. Ziedlīni tavās acīs iela. Ziedlīni tavā sirdī iela. Ziedlīni zilo līnu ziedu liesmā sadeg dzīve kuršā dziesmā. Ar jaunību, kas varāja, nenāk atpakaļ, bet pienāk jaunais runčuks un saka, veči, čau, man nav, kas jums reiz bija, bet ir, kas jums vairs nav. Man nav, kas jums reiz bija, bet ir, kas jums vairs nav. Tādēļ saucam mēs, skaistā ir jaunībā, skaistā ir jaunībā, kā nenāks vairs. Kā nenāks vairs, kā neatgriezīsies, skaistā ir jaunībā, kā nenāks vairs. Es domāju, ka mēs šo varētu turpināt. Ziedēja rozes, ziedēja meķes, ziedēja aizmirstuves, un tādēļ saucu es, skaistā ir jaunībā, skaistā ir jaunībā, kā nenāks vairs, kā neatgriezīsies.
to mums atkal jāiedzer. Pa kuru laiku mēs jau paspējām to pirmoreiz iedzert. Ļoti labi. Man šķiet, ka šī tad bija tā pirmā dziesma, ko mēs tiešām visu kopā nodziedājām, ne? Nē, jūs arī pirms tam dziedājāt. Jā, tieši tā. Vai dieniņ, es te viens esmu aizrāvies, kur tā mana mūza ir palikusi. Viņa kaut ko teica, ja es kaut ko darīšot tā kā vajag vai tā kā nevajag, tad mēs lidošot. Es gribētu lidot, kur viņa ir? Mūzā! Nav bijusi? Tad man ir jāizvēlas kāda jauna mūza. Jā, tikko es kā es pieķeršos, tad teiks, no, tā ir mana. Es jau zinu, kā tas ir. Uz to pusi es nemaz nebeidzu. Mūza arī klāt, tad ir jānodzied vēl uz atvadām viens mūzīgs gabals. Kur tev acīs kādas liesmas? Asmens ir lielīnis jūrā. Tu ņēmi kādas dziesmas? Tās es plūcu vīnu drūvā. Vai uzlini zilās briesmas? Sargies nav tuvā. Vai mēs kopā? Ziedrīnī tavās acīs ziela. Ziedrīnī tavā sirdī ziela. Ziedrīnī zilo līnu ziedu liesmā. Sadeg dzīve mušā dziesmā. Ziedrīnī tavās acīs ziela. Ziedrīnī tavā sirdī ziela. Ziedrīnī zilo līnu ziedu liesmā. Sadeg dzīve mušā dziesmā. Vai tev vēl no ziliem lidiem? Tagad visur linu liesmas. Vai tev saka nākt cīnies? Skadīt visur linu dziesmas. Vai vairs citas neatminies? Ai, uzlini zilās briesmas. Neciet sadēt zilās linos. Ziedrīnī tavās acīs ziela. Ziedrīnī tavā sirdī ziela. Ziedrīnī zilo līnu ziedu liesmā. Sadeg dzīve muškā dziesmā. Ziedrīnī tavās acīs ziela. Ziedrīnī tavā sirdī ziela. Ziedrīnī zilo līnu ziedu liesmā. Sadeg dzīve muškā dziesmā. Sadeg dzīve Mūžkā dziesmā. Sadeg dzīve mūžkā dziesmā. Sadeg dzīve muškā dziesmā. Tas bija paldies jums, ka neklusējāt. Bija prieks ar jums kopā padziedāt. Jūs vēl dziedātu? Nākos. Jo mums ir pienācis laiks atkārtot. Jūs negribat uzzināt, kurš ir uzvarējis šajās šī vakara derībās, kā? Tu arī gribat? Lielais vairums tomēr nesaka. Tātad tas nozīmē, ka mums ir jānoskaidro, kurš tad šovakar cik ir pulkstens. Var runāt vēl par alkoholu? Runāt jau var laikam caur pienekci, pirkt nevar vairs. Opā! Dažādas skaņas pastiprinājuma mums atgriežās. Klausies, es esmu mazā nesaprašanā, kas jums atliek tagad darīt. Mums ir jāsauc
Jāsauc mākslinieki, vai ne? Vai pieminēs? Es pilnīgi esmu pabiris, nesaprašanā. Mākslinieki mīļie! Kur viņi ir? Kamēr... Kur ir mūsu mākslinieki? Wow, koristi, kur jūs aizgājāt? Paldies jums! Jums aplausi pienākas! Bet jums mums nebūtu tik labi skanējis, es domāju. Jums taču arī patika, vai ne? Jā, protams. Tā, bet kur ir mani palīgi tagad palikuši? Viņi mazgā krāsu sev no rokām. Jā? Kur viņi ir? Papā. Nu, bet tu paskaties, nu, un šitā es viņus... Jāsaka, viņiem ir paldies, bet viņi ņem un nerādās vairāk. Kur viņi būs? Pēc 5 minūtēm. Viņi grib īpaši saģērbties, lai būtu. Bez viņiem nebūtu labi, tāpēc, ka mums tomēr vajadzētu tagad, kā lai saka, tā smalki izsakoties prezentēt to, ko mēs esam šeit visa vakara garumā darījuši, kā tas rezultātā izskatās. Aha, re, kur viņi arī nāk! Re, kur viņi arī nāk! Viņi bez mūsu šī vakara gala produktu grib arī prezentēt savus mākslas darbus, ar ko viņi ikdienā nodarbojās. Vai var aplūkot. Kungi, ņemiet nu tagad, ņemiet to gala produktu. Jo mums taču interesē galu galā, kas tad ir sanācis. Ņemiet to gala produktu, un nu tad jums viņš ir jānes šurp laikam. Es varu jums iet palīgā vēl vienu paņemt, ja? Droši vien. Kurš tad cits, ja ne es? Kurš tad cits, ja ne es? Opa! Liela māksla nav viegla māksla. Pagaidi. Mums vispirms vajag tagad nolikt priekšā un parādīt, kas tam mums te ir tapis pa visiem. Uzreiz salikt domā, ja? Man liekas, ka ir vispirms jāatrāda. Nu parādīsim vispirms nesaliktā veidā. Vai mēs varam būt kādu ierosmi no tā, kas te ir redzams vai nē? Kas tas tās ir? Zini, mūze, par to tavu lidošanu viss jau izrunājies nu skaisti, bet man liekas, ka te mums sanākuši tādu krāsu pleķi, ne? Vai tas tomēr ir kaut kas ar mākslas saistīts? Kas vienam smērējam, Jā. tas vērīgākie ir māksla. Kas vienam smērējumi, tas vērīgākajam māksla. Tad būsim vērīgi un saliksim visu kopā. Un svarīgi ir saskatīt. Un saskatām mēs to, ko vēlamies redzēt. Tā ir tā lielā Es varu gudrība. mēģināt palīdzēt. Celt augšā. Tātad. Pēc man nedarīt. Jā. Aiziet, Bet puiši. mums tūlīt novērt. Tā, kas mums tagad ir? Varbūt ir kāds, kurš var palīdzēt. Ir kāds palīgs. No, gan jau mēs tomēr laikam Jeb tiksim tiksim. galā, ja jau mēs esam. Slēguši lielās derības, tad jau... Aplausi. Palīdzam māksliniekiem. Nav labājies! Nu, ko? Pagaidzi, paskatīšos, kur no... Palīdzam vēl. Vajag aplausus! Nevar būt! To ir tapis.
Ai. Nu tā. Es esmu kūšu rokas nosmērējis beidzot pa visu vakaru. Neticām. Tā. Nu, puiši, nāk nostājās man te blakus tagad. Lai visi redz manas palīgus, nu, gan drīz visā sejā. Aplausi viņiem, maniem palīgiem. Paldies viņiem. Un to, ka viņi čakli strādājuši, jūs varat redzēt, te blakus viņi nedaudz pārcētušies, te viņi vēl ir paspējuši saradīt mākslas darbus. Ei, kas tas tā? Vai, pareiz, mēs taču derības slēdzām. Konjaks nāk. Nu jā. Nu, var vai nevar 3 stundas? Man liekas, pa 3 stundas nepagāja. Es tomēr saprotu. Nē, nu man nav žēl. Attiecībā par taisnību man tiešām nav žēl. Es gribētu tomēr, lai līgatnieši pasaka, vai tur ir kaut kas no līgatnes. Kas tur ir? Un tur arī ir kaut kas no līgatnes. Balts sapinies balodīts sedziņā. Nav. Arī papīra fabrika. Nu, ko jāteic, ka... Ko jāteic? Es tā skatījos no malas, no forši jau jums gāja. Nu, bet par tādu iedvesmu, par tādu mūzu, taču nevar savādāk. Galvenais ir tādu atbalstu. Nu, pagaid. Es teicu, tā ir 15% no veiksmes, nekur viņa sēks. Pagaid. Es pat teiktu, viss 70%. Pagaid, ko tev tā mūza teica? Saziersies tagad konjaku un prom viņa atkal būs. Nē, par to viņa neko neteica. Par konjaku ceļu viņa neko neteica. Konjaku? Nē, to viņa neiepilst. Labi, es teiktu tā, nevis līgatne ir zaudējusi, Nē, to es atteiktu. bet līgatne ir uzvarējusi. Tavs solītais konjaks. Lūdzu. Māksliniekiem iedvesmu tiešām esot no labiem franču konjakiem. Bet mums līgatnei ir vēl viena jauna glāzda. Bet galvenais, es gribu teikt, nu, es to konjaku, protams, paturēšu, es no viņa neatteikšos. Bet, ja tā godīgi, tad, nu, tiešām paldies visiem līgatniešiem un visiem, kas šovakar juta līdzi un palīdzēja un atbalstīja ar saviem aplausiem un ar savu sirds deksmi skatoties uz to, kā top mūsu lielā māksla. Un, protams, paldies mūsu māksliniekiem, kas radīja šo glezno. Es jau biju tik tāds kuldītājs. Un paldies visiem, turpat tuvu pie 100 dažādiem māksliniekiem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem, kas mums šodien šos svētkus palīdzēja šeit līgatnē kuplināt. Jo, kā jau es minēju, vairākas dienas dažādās līgatnes vietās strādāja zīmētāji, līmētāji, glaznotāji, greznotāji. Mēs arī kādreiz par šo grafitī mākslu, par tām apzīmētajām trepju telpām sakam, fuj, kā tas izskatās. Bet redziet, šie mākslinieki spēja radīt arī patiesu mākslu. Un tagad es gribētu pateikt lielu paldies mūsu svētku dalībniekiem. Sāksim ar puteju orķestri Intermezzo. Valdis Pastāvskis un Māris Vicendors. Nāciet man palīgā cienītie, kur jūs aizgājāt. Uzgavilējam puteju orķestrim Intermezzo. Tā, un par piemiņu arī mēs atstāsim šādu gleznu, lai mēs zinātu, to saņems visi dalībnieki. Lai zinātu, paldies par dalību 3. līgatnes pilsētas puteju orķestra svētkos jūs savā kabinetā. Puteju orķestris signāls no Valmieras, mūsu tradicionālie dalībnieki. Diriģents Mārtiņš Pirnis, lūdzu.
Puteju orķestris Rota no Jelgavas, diriģents Agris Celms. Labi. Tiesums un gaidīsim ciemos atkal nākošu gadu. Puteju orķestris Dobele, diriģents Vitālijs Čašs. Puteju orķestris Dobele, Dobelnieki. Tukuma Big Bands, diriģents Māris Rozenbergs. Tā, ko es te? Vai es visu Puteju orķestris nosaucu, jūs tik daudz bijāt? Es gribētu pateikties koristiem, mūsu koristiem, kas šeit palīdzēja mums uzdziedāt. Līgatnes pagasta korim, diriģenti Ilmārs Sēls un Mārts Skatais. Pagasta korim, paldies! Sāsu koris Vendem, Amatas vīru koris un koris Vidzeme. Visiem kopā diriģents Mārita Branka. Lūdzu! Kur ir Vidzemes kora diriģents? Nāciet lūdzu šurp, jā. Pagasta kora. Es neredzu Līgatnes pagasta kora diriģentus. Nāk pats kora meistars, koncertmeistars vecākais, nevis no Paltu Rāmijā. Novietojiet lūdzu to bildi savā mēģinājuma telpā, tā jūs zināsiet, kas tur jāsaka. Es gribētu lielu paldies teikt. Šis pasākums nevarētu notikt, ja nebūtu mums atbalstītāji bijusi. Un mums lielais draugs Seb Banka no Sigultas aicināt Sigultas bankas pārvaldnieces Daigeniks kundzi, lūdzu. Un Līgatnes papīra fabrikai, protams, mākslas festivāls notiek ar papīru. Daiga. Paldies! Es tagad vienmēr, ka iebrauksim Siguldā bankā, mēs redzēsim, ka pie sienas būs Līgatnes bildijā. Tas mūs priecē. Līgatnes papīra fabrikas pārstāvs, lūdzu, liels paldies jums par papīru, par izēvielām, šīm skaistajām instalācijām. Starp citu instalācijas ir un ilgi varēs redzēt klubā. Vai tiešām neviens nav no Līgatnes papīra fabrikas? Nu, nemēģināt man to iestāstīt. Nu, Līgatne nav no papīra fabrikas. Nure! Paldies, Vīgi! Mums daudz kolektīvu piedalījās visos šais pasākumos. Es gribētu aicināt Līgatnes vidusskolas vokālo ansambli. Vokālais ansamblis, Atīs Bildietis, Lūdzu, lai jums vakarā jālis klāt ballē klausēs, jā. Līgatnes vidusskolas tautas deju kolektīvs. Dejotāji. Ai, sudraba rāmītī, lai jums raidsteju sols arī turpāk. Līgatnes kultūras namas sieviešu vokālais ansamblis. Meitenes, nu, 8. rindā, nāciet šurpu. Teicāt, ka nemākat pie mikrofoniem dziedāt, redz, kā šodien labi gāja, vai ne? Kā skan mikrofonā? Ļoti labi skan mikrofonā. Paldies! Līgatnes Bērnu dārza amatieru teātris!
Gunita! Vai kāds to esi aktieris izauklējis? Manu Inguli pa vilku pataisījusi! Gunita saka, ka esot vislabākie vecāki viņas kolektīvā. Skatāmies tālāk mūsu sarakstā. Cēsi jauniešu un bērnu popgrupa Elitas Tomsons vadībā. Ziedi, Bildi un Kliņģeris. Paldies! Paldies jums! Ejam tā orķestris ar mums uzpūš. Tas ir tas. Vokāli instrumentālais ansamblis Salauztās durvis, salauztās sirdis. Salauztās durvis, salauztās sirdis. Lūdzu! Skatāmies tālāk muzikālā Liepiņu ģimene no Springiem Līgatnē. Liepiņi, jā. Katros svētkos, katrā pasākumā šitie muzikālie jaukie cilvēki mums uziet kā foršu peldi. Guļam istabā nolieciet pie logas un peldiet kā divi gulbīši pa to ezeru, jā. Tā. Līnīdeju studija Ožums no Līgatnes. Ožuma meitenes, lūdzu. Almatas pagasta amatieru teātris arī. Tāds šodien šeit Līgatnē mums spēlēja. Ziedi, Bildes un Amatas amatieru teātris. Mūza nāk te atkārtas. Vai, mūza tas ir. Amats amatieru teātris jau ir aizamatierojies uz amatu atpakaļ. Nu nekas atnāks nākošais. Līgatnes kultūras koledžas muzikālais teātris. Vai, es atradu. Latvijas kultūras koledžas muzikālais teātris. Latvijas kultūras koledžas muzikālais teātris. Jauniešu rokgrupa Snap, šnap, šnap. Es nepēc piedodiet, tiešām nemāk izlasīt. Ne tā ir rakstīt. Jauniešu rokgrupa Snap, šnap. Snap, šnapisti. Labi, tad varbūt ir... Pasaka, kas ir rakstīts. Snapshot, tālāk. Animāla Snapper Pepper. Labi, nu jūs saprotat, par ko ir runa. Nāciet jaunieši. Jauniešu rokgrupa Oranžās brīvdienas. Oranžās brīvdienas. Aha, viena jauniešu grupa. Aha. Es tiešām nezinu, vai jūs esat Animals tam... Pagaid, pasaka visiem. Es tev skatos kā tu. Sapratāt, jā? Nu, tagad skaidrs ir, par ko ir runa. Paldies jums, paldies jums. Oranžās brīvdienas. Īru teju grupa Huligancers no Rīgas. Tu tik te ņemies. Ja mēs skatāmies, vai ko te tur iznāc. Nu, Paldies, jūs bijāt burvīgas. labāni. Un vēdardeju ansamblis Leilas Tēvai tikpat burvīgas. Nu, viņas varējām divas pārdināšanās atcensties viena ar otrajā. Vēdardeju ansamblis Leilas meitene, Leilas meitenes Nellītes. Laikam aizgāja pārdierties, viņām tur nekas daudz nebija uzvilkts virsū, jā. Bērnu popgrupa Kastanīši. Bērnu popgrupa Kastanīši. Aha, rekta bērnu skrien. Dodam bērniem kliņģenu, jā. Tu esi Kastanīts, jā. Labi. Tur vēl man ir daži sveicēji, bet tagad ir nozīmīgs paziņojums. Kamēr mēs te tālāk sveiksim, es piedāvāju kādam no klātesošajiem saņemt vienu, es nezinu kādu, bet ļoti vērtīgu un interesantu balvu.
Jelgavas pūtēju orķestrs izsludina konkursu acīgākam meklētājam, tas, kurš viņiem atradīs saksofona kasti, tiem viņi dāvāšot kārtīgu balvu. Tātad Jelgavas pūtēju orķestris lūdz palīdzēt sameklēt viņu saksofona kasti. Paiet lūdzu kaut kur pa graumalām, kaut kur pa kādām bedrēm. Dievs zina, kur viņi vazājušies šodien, bet kasti pazudus. Labi, mums bija arī vokālie mākslinieki. Mūs šodien priecēja Elizabete Vētra no Cēsīm. Elizabete! Tu dieviņ, kur tu esi? Tu esi Marita un Zane no Lēdurgas. Pasakai meitenes dziedāja. Viņš arī ir aizbraukšas uz mājās. Nekas nāks bērnu popgrupas kastanītas dalībnieks un laikam izvēlēt. Un tu? Vairākas dienas šeit. Dažādas mākslinieku brigādes strādāja un cīnījās. Kā mēs jau redzam, šeit ir darbi, kultūras namā darbi, daudz darbi ir aizbraukuši Rīgā uz lielo izstādi. Viņš nemaz te nerādīs, viņš šeit rādīšot augustā. Bet mums liels paldies Rīgas celtniecības koledžas studentu vienībai, kas šeit darbojās ilgāku laiku. Rīgas celtniecības koledžas pārstāv lūdzu. Nāciet pēc savu kliņģeri. Kāds jau noteikti no celtniecības koledžas ir? Skaistākās, visskaistākās rotas šodien mums darināja un rādīja, kā tas jādara. Līgatnes dienas centrs Saules puķe. Līgatnes Aldejas studijas meitenes lūdzu, nāciet, laimīgi, nebaidies, nāc šurp, jā. Aldejas meitenes lūdzu no Līgatnes studijas. Tā, Aldejas studija, mums vajag bildi. Paldies! Skaistie raksti. Mākslinieki no Cēsīm, Marits Krūmiņas vadībā lūdzu. Ļoti skaists raksts, pie otru pusē varam izlikt. Es domāju, mēs visi varam uzgavilēt un lūgt uz skatuves grafiti māksliniekus, kas mums rādīja šo skaisto gleznu. Grafiti puiši 3 un 1 meitene, kur sejas nerāda cilvēkiem. Lūdzu. Atnāks, balvu nosūtīsim pa pastu. Bērndārzā vairākas dienas dzīvojumi, dažus skaistus darbus radīja Rīgas Mākslas akadēmijas pasniedzēji Biruts Stafenska, Āris Dzilna. Lūdzu, kas neesat aizbraukuši un nāciet pie mums. Ineta Freidenfelde, Aigars Stankēvičs, Maija Jakoviča, Maija Graudiņa, Valērijas Vaida, Uldis Valga, Ērika Meldere, Agnija Ģērbane, viņš šodien mani uzdojas, paldies, Agnija. Mākslinieki Mellīša Kungs, Edgars Viņķelis, Gunārs Kamša, Rihards Vizickis, Jānis Droskauns, Diana Godmaša, Juris Bindemanis, Lidija Reinberga. Nu kāds jau no nosauktajiem taču ir klāt, nāciet visi šeit uz skatuves. Mūsu, laikam, mēs esam atstāti vieni atkal. Visi māksli. Citreiz mūsu pamat āreku vieci, paldies Dievam, jā. Lūdzu. Jā, skatu. Jā. Puķes un lūpas, ir tas, ko mēs mīlam visvairāk. Krāsaini pērti, lūdzu, puķes, jā. Ir tas, ko mēs mīlam visvairāk. Lūdzu.
Kas man te vēl redz? Jā. Nekas mūsu pasākumā nevarētu notikt, ja nebūtu vairāk kā 40 jaunieši dzeltenos krekliņos. Kur jūs esat jaunieši dzeltenos krekliņos? Skrienat šurp visi! Brīvprātīgie Līgatnes jaunieši dzeltenajos krekliņos. Atciet! Nu, maz ir no 40 palikts, bet labi. Paldies jums! Pateiksim visi paldies, jo pasākums tiešām var notikt šādu jaunu, enerģisku, aktīvu un atraktīvu. Paldies! Lūdzu, vakarā uzkodīsiet. Un, protams, liels palīgs mums bija jaunizveidotā, bet ļoti aktīvā Līgatnes jauniešu biedrība. Lūdzu, aicinu jūs uz skatuves. Līgatnes jauniešu biedrība. Paldies jums! Nāciet parādieties Līgatniešiem, kāda jūs esat. Jūs te absolūti neesat visi, bet teiksim lielu paldies Līgatnes jauniešu biedrībai, aktīvajiem Līgatnes jauniešiem, skaistos krekliņos. Mielojieties ar kliņģeri nakts ballē. Līdz rītam, ja? Protams, mums šodien notika arī kāds kārtējais Pūtēju orķestra maratons. Un mēs gribētu atbildēt, apbalvot šī maratona uzvarētājs. Tātad sāksim uzreiz ar pirmo vietu. Pirmā vieta Dāvim Bērziņam par pirmo vietu Līgatnes maratonā. Dāvis Bērziņš! Apsveic. Puķis. Turpini skriet tik ātri. Pagaid, paņem arī diplomu, negribēji? Dāvi. Par piemiņu. Un ko tad tu bez diplomu tagad? Ņem. Tā. Gustavam Mellītim par otro vietu Līgatnes maratonā. Gustav! Saucam, kas mums tur tālāk ir. Artūram Krieviņam par trešo vietu Līgatnes maratonā. Pirmā vieta, otrā vieta, trešā vieta. Gustav un Artūr, kur jūs esat? Skrienat ātri šurp, ka balli nenokavējam. Uzdevušies gulēt jau krājas spēkus rītdien atkal skriet. Emīlijai Gravai par pirmo vietu Līgatnes maratonā. Atkal pirmā vieta. Emīlija, no? Nu parād, kā tu skrēji. Nevar vairāk laikēt. Apsveicu. Cik tu daudz skrēji? Tu neatceries. Skrēju un bija pirmā. Jā. Labi, kas mums tur tālāk ir? Laurim Ikauniekam par pirmo vietu Līgatnes maratonā. Laurija skrien nu tagad šurp. Emīls Meitens otrā vieta. Nu, kur tad tā var aizskrējuši? Ulvim Gravam par trešo vietu. Tik tālu aizskrējuši, ka vairs mājās netiek, jā. Aha. Jā. Lūdzu, apsveic. Šo skaistos diplomus arī Līgatnes jauniešu biedrība mums darināja. Liels paldies! Tā, Ulvi Gravu mēs teicām par trešo vietu. Jā. Melitai Ignaķevai par pirmo vietu Līgatnes maratonā. Nogurusiesi. Vēl vienu maratonu varētu noskriet. Es skatos uz man tagad, kur tu šitā var runāt. Kas mums tur ir, jā? Tomam Eglītim, Iekavās Lācītim par pirmo vietu Līgatnes maratonā. Sveicu! Puķis ir jāsaka, un puķi jādod, tieši tā. Slāvam Plešam par otro vietu Līgatnes maratonā. Lau! Lāvs Plešs par otro vietu Līgatnes maratonā. Aivim Gneblim. Gneblim tas varētu būt. Gneblim. Par trešo vietu Līgatnes maratonā. Es redzēju, ka Aivs kaut kur pakaļā bija. Kā būtu?
Jā, lūdzu, apsveic. Vai tad tu nespēlēji visu laiku? Aivi, lūdzu, paldies. Jā, lūdzu. Nē. Nu, rokas spiediens, visu aplausi. Uzvara lielākā dāma. Sabīnei Metālai par pirmo vietu Līgatnes maratonā. Sabīnē. Jā. Mārītei Bērziņai par pirmo vietu Līgatnes maratonā. Tik daudz pirmās vietas, tu nevar saprast, kā ir skrējuši. Visi ir pa pirmo vietu skrējuši, ļoti pareizi. Paulam Skuiņam par piedalīšanos Līgatnes maratonā. Pauls Skuiņš, mācis, galvenais piedalīties, Drīkst to pareizi. paskaidīt. Vismaz. Apsveic. Nikam Malacis. Kilam par Saņem piedalīšanos Līgatnes maratonā. Niks Kilā, kuku. Labi, ejam tālāk. Nāmējam Ansonam par noskriešanu līdz galam. Nāmēj, lūdzu. Arno Bērziņam par to pašu, Bērziņam, jā. par piedalīšanos. Nu jā, viņi laikam ir iesākuši skriet un nav vēl līdz tagadējam laikam atskrējuši atpakaļ. Nu, visi nevar būt pirmie. Andrim Akmenim par piedalīšanos. Aiziet, puiģi. Mārtiņam Ceisiniekam par piedalīšanos. Nu, skrieja bijuši. Eduardam Tensonam par piedalīšanos. Kas mums nāk? Pūtē izrādās Lūdzu. tie. Jā. Apsveic. Labi. Tikko tā apsveic. Jā, lūdzu. Jēkabam Šteinam par piedalīšanos. Arī noskrējis līdz galam. Jā, kā, kuku. Labies. Aiznesīšu. Re, kur nāk. Un Arturam Arseņģevam Artūram Arseņģevam par piedalīšanos par maratonā. piedalīšanos. Lūdzu. Labi. Tas būs jānodod. Tos mēs Vienu gaitā. Visi ir nosaukti uzvarētāji, tie, kas ir piedalījušies. Es gribētu tomēr vēlreiz uzgavilēt mūsu māksliniekam, mūsai un vadām šo pasākumu līdz kulminācijai. Visi uzvarošam. Līdz uzvarošam galam. Paldies! Un tad, lai tā kulminācija arī nāk, un aicinām visus mūsu koncerta dalībniekus, kas man palīdzēja meklēt manus mīļos pūtējus, nākt uz skatuvi un ieņemt vietas. Tam gala pūtienām. Tagad vajadzētu būt skaisti. Nu, tik pie klases viņa nav pat tūmas. Viņa nav pat tūmas skaisti. Viņa taču vai Jansens dežāņa mašīnai? Jauki. Tas man līdz. Jā. Tas bija aizskrējis. Malacis. Jākam neiet. Tad, ļaus, paldies Dievam, ūdens mums šodien nav apciemojis, tad ļausimies metālam un pēc brīža arī ugunī droši vien. Lai skan!
nevajag noskumt. Ar to ir beidzies mūsu šī vakara koncerts noslēgumā. Bet ļausim 15 minūtes mūsu pūtējiem atpūsties, lai pēc 15 minūtēm tikpat pacilājošā un skaistā noskaņā turpināt jau zaļumballi ar ragu mūziku. Gaidīsim visus atpakaļ!